Sveicināti laiks raidījumā Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Britu laikraksta Financial Times izdevums FDI Intelligence publiskojas jaunāko Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2025 pētījumu, kurā Ventspils atkārtoti iegūs 2. vietu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas vērtējumā kategorijā Eiropas pilsētas līdz 100 000 iedzīvotāju. Šis atzinums apliecina, ka pilsēta sekmīgi īsteno mērķtiecīgu attīstības stratēģiju un turpina nostiprināt savu pozīciju kā viens no nozīmīgākajiem investīciju centriem reģionā. Piemēram, augsti kvalificēta darba spēka piesaiste, tiek realizēti pasākumi, kas mērķtiecīgi piesaista un pārkvalificē speciālistus atbilstoši komersantu vajadzībām. Tiek piedāvāts arī atbalsts jaunajiem uzņēmumiem un inovāciju ekosistēmai. Tāpat uzsvars ir uz industrijas un ostas attīstību. Ventspils brīvostu ir reģiona nozīmīgākais loģistikas centrs, nodrošinot efektīvas preču piegādes iespējas gan Eiropas Savienībai, gan globālajiem tirgiem. Tiek novērtēts arī nodokļu un investīciju atbalsts. Ventspils brīvostu piedāvā nodokļu atvieglojumus, atbalsta mehānismus un pielāgotas industriālās teritorijas uzņēmumiem. Un vēl zaļā industrializācija. Ventspilī pieejamas plašas teritorijas zaļo industriālo projektu izveidei. Pētījumā tika analizēti 89 Eiropas pilsētu pieteikumi, un Ventspils ieguva 2. vietu. Ventspils pašvaldība turpinās atbalstīt zaļās enerģijas projekts, attīstīt digitālo infrastruktūru un investīciju piesaistes mehānismus, lai Ventspils kļūtu par vadošo investīciju un industriālās attīstības centru reģionā. – 2025. gadam valsts ir piešķirusi vairāk nekā 2 miljonus eiro interešu izglītības pulciņu atbalstām, kur bērni no mazākuma tautību ģimenēm varēs apgūt savu dzimto valodu un kultūru. Šīs nodarbības notiek ārpus skolas formālā izglītības procesa un palīdz saglabāt Latvijā dzīvojošo tautu etnisko un kultūras mantojumu. Izglītības programmas ir izstrādātas ņemot vērā dažādu etnisko grupu vajadzības, taču tajās var piedalīties arī bērni, kuri nepieder pie mazākuma tautībām, bet vēlās apgūt to valodu un tradīcijas. Šāds finansējums ir paredzēts Latvijas Satversmes un valsts startautisko saistību ietvaros. Iepriekš šādus pulciņus pašvaldības atbalstīja no saviem budžetiem un valsts mērķdotācijām. Sākot ar 2025. gadu, papildu finansējums ļaus sekt pedagogu darbu, kuri vada nodarbības mazākuma tautību valodas un kultūras apguvē. Šis solis ir īpaši nozīmīgs, turpinoties pārējai uz mācībām valsts valodā. Ārstējot dažādas slimības, medicīnas darbiniekiem palīgā nāk limfodrenāžas aparāts. Tas palīdz sasniegt pozitīvus rezultātus un uzlabo pacienta stāvokli dažādu veselību problēmu gadījumā. Kādos gadījumos šī procedūra ir efektīva, skaidroja mana kolēģe. Decembra beigās Ventspils poliklīnikas fizikālās terapijas kabineta medicīnas darbinieki apguva jaunu iekārtu. Tagad papildus magnētiskai terapijai, personalizācijai un citām rehabilitācijas procedūrām pacientiem ir pieejama arī limfodrenāža. Šo fizikālās terapijas veidu ārste rekomendē dažādos gadījumos, piemēram, sportistiem, lai mazinātu muskuļu sasprindzinājumu, nogurumu, kas savukārt stabilizē nervu sistēmu un veicina atjaunošanos pēc traumām. No kāju apakšas uz augšu tāda mainīga plūsma, ietverot vēderu. Paredzētas mums arī roku manšetītes būs perspektīvā. Pacientiem mēs varam izmantot gan medicīnisku problēmu risināšanā, to profilaksē, līdz pat estētiskai medicīnai, ja? Kā arī pēc nopietnām operācijām, kur ir zināmu iemeslu dēļ limfostāze, arī mēs veiksmīgi varam cīnīties ar tādu problēmu. Limfodrenāža arī palīdz stiprināt imūnsistēmu, tomēr galvenais mērķis ir normalizēt limfas cirkulāciju, kā rezultātā organisms daudz ātrāk atbrīvojas no toksīniem. Izvada lieko šķidrumu no organisma, līdz ar to lieko šķidrumu izvadās arī toksīni, kas organismā uzkrājās. Limfodrenāža ir piemērota gandrīz ikvienam, taču pastāv noteiktas kontraindikācijas, piemēram, to nedrīkst veikt asinsvadu tūskas gadījumā, nieru mazspējas gadījumā, neatrisinātu arteriālā spiediena problēmu gadījumā, kā arī anērismas gadījumā. Infekcijas slimības, paaugstināta temperatūra, ādas problēmas, varikozes čūlas vai tromboflebīti. Nevar grūtniecības laikā un menstruāciju laikā. Protams, mēs ļoti strikti izvērtējam pie onkoloģiskām saslimšanām.
Tāpēc ir svarīgi, lai pacienta stāvokli sākotnēji novērtētu ģimenes ārsts vai rehabilitologs. Procedūra ilgs 30 līdz 45 minūtes, kurs līdz 15 reizēm. Limfodrenāžai ir arī nenoliedzams efekts estētiskajā medicīnā. Bet vai jūs to vajag? Šogad 30 gadu jubileju svin ne tikai Ventspils Olimpiskais centrs, bet arī basketbola klubs Ventspils. Šogad laikā klubs vairāk kārt ir kļuvis par dažādu sacensību uzvarētājiem. Ar ventspilniekiem ir rēķinājušies un no ventspilniekiem ir mācījušies. Mūsu filmēšanas grupa tikās ar kluba menedžeri Ralfu Plēnicu, lai atcerētos Ventspils basketbola kluba dibināšanas un attīstības vēsturi. Ventspilnieki ir 10-kārtējie čempioni Latvijas basketbola līgā. Kopš pirmsākumiem, kopš līgas pastāvēšanas vēstures, jo viss sākās 1994. gadā. Mūsu pilsētas basketbola klubs ir zīmols sporta aprindās, par kuru runā un ar kuru rēķinās. Un kopā ar Olimpiskā centra jubileju šogad šis klubs svin savu 30 gadi, joprojām turpinot treniņus Ventspils basketbola hallē. Vairāk kārt mēs esam svinējuši dažādu kalibru zeltus un ne tikai Ventspils basketbola hallē. Mēs esam 10-kārtējie Latvijas čempioni, mēs esam Baltijas basketbola līgas čempioni, mēs esam Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempioni. Mēs esam bijuši FIBA čempionu kausa finālā, 3. vietu izcīnījuši Ziemeļeiropas basketbola līgas fināla četrniekā, arī 3. vieta, ka basketbola klubs Ventspils var lepoties ar tādu. Es negribu teikt, ka 30 gadi tā ir liels vecums priekš basketbola klubu vai priekš jebkuras organizācijas. Tas ir tāds laiks, ka tu vari izvērtēt, ko tu esi izdarījis un ko tu varēji izdarīt labāk un kas vēl ir darāms. Lai arī basketbola klubs Ventspils tika dibināts 1994. gadā, taču jau kopš 92. gada valsts spēlēs startēja komanda ar šādu pašu nosaukumu. Iesākumā BK Ventspils bija vidusmēra Latvijas komanda, bet par pagrieziena punktu attīstībā var uzskatīt 97. 98. gada sezonu, kad komandu sāk trenēt Armands Krauliņš un tika uzcelts Ventspils Olimpiskais centrs. Es domāju, ka basketbols ar lielo burtu sākās tad arī tajā 97. gadā, kad uzcēla Olimpisko centru Ventspils. Ventspils basketbola klubs no mājīgajām, bet jau par šaurajām palikušajām 6. vidusskolas sporta zāles telpām. Viņam bija tā laime pārvākties uz Olimpisko centru. Pietiekami daudz skatītāju vietas priekš tādas pilsētas kā Ventspils, 3000 ar mazām kapēciņām. Protams, lielas ambīcijas un attiecīgi bija jātur tā marka. Tajā brīdī tā bija modernākā zāle. Latvijā pavisam noteikti, un es domāju, ka arī Baltijā. Pēcpadomu tāds laiks bija un bija jābūt arī attiecīgai komandai. 1999. un 2000. gadā Ventspils pirmoreiz kļuva par Latvijas čempioniem un unikāls fakts, ka ventspilnieki uzvarēja arī nākamajās 6 sezonās. No 2001. līdz 2007. gadam ventspilnieku treneris bija bijušais kluba basketbolists Kārlis Muižnieks. Pēc viņa aiziešanas par treneri kļuva Gašpers Okorns. Dzimšanas dienas gadā paldies jāsaka daudziem treneriem. Tostarp puišus trenējs Raits Silerājs, savu spēlētāju pieredzi treneri ampluā realizēja Roberts Štelmahers un Gundars Vētra. Kopš 2020. gada mūsu komandu gatavo Gīns Fogels. Vai komandai ir savu sapņu? Runājot par sapni, varbūt es vēlētos, lai varbūt basketbola klubs Ventspils patiešām būtu kaut kāds vienojošs faktors Ventspils iedzīvotājiem, Ventspils sabiedrībā, lai mēs patiešām izjustu šo komunas spēku, ja tā var teikt. Jā, es runāju par lokālu patriotismu, un es domāju, ka dažbrīd tas ļoti pietrūkst ne tikai tādas atsevišķas pilsētas mēroga, bet arī valsts mēroga. Ir jāmīl savs darbiņš, tas ir viens, un tā ir tā neredzamā daļa. Tā redzamā daļa, tas ir tas cīņas spars laukumā, vēlme cīnīties no pirmās līdz pēdējai sekundē un izdarīt visu tajā brīdī, uz ko tu esi spējīgs, un to skatītāji novērtē. Lielākais ventspilnieku sasniegums Eirokausos ir FIBA čempionu kausa iegūtā 3. vieta. Tomēr spēļu bijis daudz. Ventspils ir patstāvīgs spēlētājs valsts basketbola līgā no tās izveidošanas. Baltijas mērogā augstākais kluba sasniegums bija 3. vieta starp Baltijas komandām. Kopš 94. gada klubam bijuši 2 prezidenti. 25 gadu garumā Aivars Lembergs, no kura stafeti pārņēma Ģerčs Tekerhovs. Taču ventspilnieki vienmēr lepojušies ar jauno maiņu, kas ieplūst komandā.
Mums ir laba sadarbība ar sporta skolu. Mūsu basketbola klubu spēlētāji piedalās treniņos jau šogad tieši intensīvāk nekā varbūt iepriekšējos gadus. Es domāju, tas arī ir viens no tādiem sporta virsuzdevumiem, radīt tādu pēctecību, izraisot interesi jaunatnē. Kaut to, ja mēs atceramies pēdējo pasaules čempionātu, kurš notika Āzijā, kur Latvijas izlase izcīnīja savu lielāko panākumu, tātad 5. vietu. 5 cilvēki no nulītes, tā var teikt, vai no bērnu vecuma, no jauniešu vecuma tika gatavot Ventspilī. Tas ļoti, ļoti silda sirdi. Dzimšanas dienas gadā paldies jāsaka arī kluba atbalstītājiem un faniem, kas joprojām seko līdz spēlēm gan basketbola halas tribīnēs, gan izbraukumos, gan televīzijas tiešraidēs. Tas šodienai viss. Es jums atvados. Tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. – 22. februārī 11:11. Galiņciema biblioteka aicina dārzniekus uz informatīvu pasākumu, kurā sēklu apmaiņas vēstniece, entuziaste Jāna Berka stāstīs par augiem, to atšķirībām aputeksnēšanas ziņā, pareizu sēklu sagatavošanu un vākšanu, tirdzniecības iespējām un Latvijas augu mantojumu saglabāšanu. Jāna sagatavos paraugus, lai pasākumu dalībnieki varētu praktiski darboties. Ja dalībnieki atnesīs savus sēklas, tās varēs apmainīt. Ventspils sporta pārvalde aicina piedalīties konkursā, lai piesaistītu finansiālu atbalstu 2025. gada sporta projektiem. Konkursā var piedalīties juridiskas personas, kuras ar savu darbību sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanu Ventspils valstspilsētā visām iedzīvotāju grupām. Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Maksimālais pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro. Pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz šī gada 28. februāra 2016. Ventspils sporta pārvaldē. Здравствуйте, в эфире Курзамское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Анна Гегер. Издание британской газеты Financial Times FDI Intelligence опубликовало новое исследование «Европейские города и регионы будущего». Согласно результатам исследований, Вентспилс вновь занял 2-е место по оценке стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в категории «Европейские города» с численностью населения до 100 тысяч человек. Это означает, что Вентспилс успешно реализует целенаправленную стратегию развития и укрепляет свои позиции как одного из значимых инвестиционных центров региона. Основные принципы привлечения прямых иностранных инвестиций следующие. Привлечение высококвалифицированной рабочей силы, для чего реализуются мероприятия, направленные на привлечение и переподготовку специалистов в соответствии с потребностями предприятий. Также доступна поддержка стартапов и инновационной экосистемы. Развитие промышленности и порта. Вентспилский свободный порт – важный логистический центр в нашем регионе. Он обеспечивает эффективную доставку товаров как на рынке ЕС, так и на мировые рынки. Налоговая и инвестиционная поддержка. Вентспилский свободный порт предлагает налоговые льготы, механизмы поддержки и адаптированные промышленные территории для предприятий. Еще один принцип – зеленая индустриализация. В Вентспилсе имеются обширные территории, которые можно использовать для реализации проектов зеленой промышленности. При проведении исследования «Европейские города и регионы будущего» было проанализировано 89 заявок европейских городов. Самоуправление продолжает поддерживать проекты зеленой энергетики, развивать цифровую инфраструктуру и механизмы привлечения инвестиций, чтобы город стал ведущим центром инвестиций и развития промышленности в регионе. На 2025 год государство выделило более 2 миллионов евро на поддержку кружков по интересам, где дети из семей нацменьшинств смогут изучать свой родной язык и культуру. Эти занятия проходят вне школьной системы и помогают сохранять этническое и культурное наследие разных народов, проживающих в Латвии.
Образовательные программы разработаны с учетом потребностей разных этнических групп. Но участвовать в них могут и дети, которые не принадлежат к нацменьшинствам, но хотят изучать их язык и традиции. Такое финансирование предусмотрено в рамках Конституции Латвии и международных обязательств страны. Ранее самоуправление поддерживали такие кружки за счет собственных бюджетов и государственных целевых дотаций. Теперь, начиная с 2025 года, дополнительное финансирование позволит оплачивать труд педагогов, ведущих занятия по языку и культуре нацменьшинств. Этот шаг важен на фоне продолжающегося перехода на обучение на государственном языке, который начался в 2022 году. На помощь медикам при лечении различных заболеваний или при восстановлении после хирургических манипуляций приходит на помощь лимфодренажный аппарат. Он позволяет достичь позитивного эффекта при наличии различных проблем. В каких случаях эта процедура эффективна, а в каких противопоказана, выясняла моя коллега Татьяна Саксаганская. В конце декабря медработники кабинета физикальной терапии в Венспилской поликлинике обучались работать на новом аппарате. Теперь в дополнение к традиционной магнитной терапии, Дерсенвалю, различным реабилитационным процедурам, пациентам доступен и лимфодренаж. Этот вид физикальной терапии рекомендуется в различных случаях. Например, спортсменам для облегчения напряжения, усталости в мышцах и для восстановления после травм. От кончиков пальцев вверх, включая живот, идет переменное давление воздуха. Мы предусмотрели еще приобрести манжеты для рук. Используем этот аппарат мы при решении медицинских проблем пациента, в профилактических целях тоже и даже как элемент эстетической медицины. Также при серьезных операциях, после которых по известным причинам образуется лимфостаз, и мы можем довольно успешно бороться с этой проблемой. Лимфодренаж позволяет повысить иммунитет, снять мышечное напряжение, что в свою очередь стабилизирует нервную систему. Но основная цель – нормализовать циркуляцию лимфы, в результате чего организм намного скорее освобождается от токсинов. Выводится лишняя жидкость из организма, а с лишней жидкостью выводятся и токсины, которые накапливаются в организме. Лимфодренаж можно использовать практически каждому, но все же есть определенные противопоказания. Например, нельзя при сосудистых отеках, при почечной недостаточности, при нерешенных проблемах с артериальным давлением, при аневризме. Нельзя при инфекционных заболеваниях, при повышенной температуре, при кожных проблемах, при варикозных язвах, при тромбофлебите. Еще нельзя во время беременности и менструации. И еще мы очень тщательно рассматриваем возможность лимфодренажа при онкологических заболеваниях. Поэтому важно, чтобы состояние пациента сначала оценил семейный врач или врач-реабилитолог. Процедура длится 30-45 минут, курс до 15 раз. Несомненный эффект лимфодренажа и при эстетической медицине. 30-летний юбилей в этом году отмечает не только Венспилский олимпийский центр, но и баскетбольный клуб «Венспилс». За эти годы клуб не раз становился призером различных соревнований. Наша съемочная группа пообщалась с менеджером клуба Ралфом Пленицем, чтобы вспомнить историю создания и становления Венспилского баскетбольного клуба. Венспилсчане – десятикратные чемпионы Латвийской баскетбольной лиги. А началось все еще в 1994 году. Сейчас баскетбольный клуб «Венспилс» – это бренд в спортивных кругах, о котором говорят и с которым считаются. И в этом году вместе с юбилеем Олимпийского центра клуб отмечает свое 30-летие, продолжает тренироваться в Венспилском баскетбольном холле. Неоднократно мы праздновали золото и серебро разного калибра, которые завоевывали не только здесь, в Венспилском баскетбольном холле. Мы десятикратные чемпионы Латвии, мы чемпионы Балтийской баскетбольной лиги, мы чемпионы Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. Мы были в финале чемпионата ФИБА, заняли 3-е место. Вошли в 4-ку финалистов чемпионата Северной Европы и тоже заняли 3-е место. Так что баскетбольному клубу «Венспилс» есть чем гордиться. Не скажу, что 30 лет – это большой возраст для баскетбольного клуба, да и для любой другой организации. Это такой срок, который позволяет оценить проделанную работу, понять, что можно было сделать лучше и что еще впереди необходимо сделать.
Хотя баскетбольный клуб «Венспилс» был основан в 1994 году, уже с 1992 года в национальных соревнованиях участвовала команда с таким же названием. Изначально БК «Венспилс» был средним латвийским клубом, но переломным моментом в его развитии можно считать сезон 97-98, когда команду начал тренировать Армандс Краулинш, и в Венспилсе построили Олимпийский центр. Es domāju, ka basketbols ar lielo burtu sākās tad arī tajā 97. gadā, kad... Я считаю, что баскетбол с большой буквы начался в 1997 году, когда построили Олимпийский центр. Тогда баскетбольный клуб из уютных, но уже маленьких для клуба помещений 6-й средней школы перебрался в новенький Олимпийский центр. Здесь для такого города, как Венспилс, довольно много зрительских мест, 3000 с небольшим. Появились большие амбиции, и надо было держать марку. Это был самый современный зал во всей Латвии и даже в Балтии. Были постсоветские времена, поэтому должна была быть и соответствующая команда. Впервые баскетбольный клуб «Венспилс» стал чемпионом в 2000 году. После этого команда титул подтверждала следующие 6 сезонов подряд. С сезона 2001-2002 до конца сезона 2006-2007 главным тренером венспилсчан был бывший игрок клуба Карлис Муйжникс. После его увольнения команду возглавил Гашпер Окорн. В юбилейный год стоит отметить многих тренеров, в том числе Райтиса Силарайса, Робертса Штейлмахерса и Гундерса Ветру, которые реализовали свой игровой опыт в тренерской роли. С 2020 года нашу команду готовит Гинс Фогелс. А есть ли у команды мечта? Мне хотелось бы, чтобы был какой-то объединяющий фактор между баскетбольным клубом, жителями Венспилса, обществом в целом, чтобы мы ощущали единство. Что касается патриотизма, то я думаю, что его недостаточно не только на уровне отдельных городов, но и всей страны в целом. Лучшее достижение венспилсчан в Еврокубках – 3-е место в Кубке чемпионов ФИБА. Однако игр было много. Венспилс – постоянный участник Национальной баскетбольной лиги с момента ее основания. На уровне Балтии высшим достижением клуба стало 3-е место среди балтийских команд. За 30 лет у клуба было 2 президента. В течение 25 лет президентом был Айварс Лембергс, после которого эстафету перенял Гирдс Штекерхофс. Венспилсчане всегда радуются новому поколению, которое пополняет ряды игроков. У нас сложилось хорошее сотрудничество со спортивной школой «Спарс». Игроки нашего клуба участвуют в тренировках, и в этом году более интенсивно, чем в предыдущие годы. Это и есть одна из сверхзадач спорта – формировать преемственность поколений, заинтересовывая молодежь. Если вспомнить последний чемпионат мира, который проходил в Азии, и на котором латвийская сборная показала лучший свой результат, заняв 5-е место, то хочу сказать, что 5 игроков сборной были воспитаны в Венспилсе с самого детства. Это очень греет душу. В юбилейный год баскетбольный клуб «Венспилс» особую благодарность выражает болельщикам и поклонникам клуба, которые продолжают следить за играми, посещая матчи в Венспилсе на выезде или следя за ними в прямом эфире. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. «22 февраля в 11:00 в Галлансемская библиотека приглашает садоводов на информационное мероприятие, на котором посол обмена семенами, энтузиаст Яна Берка расскажет о растениях, о том, чем они отличаются с точки зрения опыления, как правильно заготавливать и собирать семена, как ими торговать и как обеспечивать сохранность растительного наследия Латвии. Яна подготовит образцы, чтобы участники мероприятия смогли практически поработать. Если участники принесут свои семена, ими можно будет обменяться. Венспилское управление спорта приглашает принять участие в традиционном конкурсе проектов, что позволит получить финансирование на проведение различных спортивных мероприятий. Участвовать могут юридические лица, чья деятельность направлена на организацию содержательного досуга детей и молодежи и на организацию проведения спортивных мероприятий в Венспилсе для всех возрастных групп. Податель проекта должен обеспечить софинансирование в размере 30% от общего объема расходов. В свою очередь, максимальная поддержка самоуправления составляет до 1500 евро. Подать заявку можно до 16:00 28 февраля в управлении спорта. Там же можно получить подробную информацию.
Sveicināti laiks raidījumam, skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Britu laikraksta Financial Times izdevums FDI Intelligence publiskojas jaunāko Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2025 pētījumu, kurā Ventspils atkārtoti iegūs 2. vietu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas vērtējumā kategorijā Eiropas pilsētas līdz 100 000 iedzīvotāju. Šis atzinums apliecina, ka pilsēta sekmīgi īsteno mērķtiecīgu attīstības stratēģiju un turpina nostiprināt savu pozīciju kā viens no nozīmīgākajiem investīciju centriem reģionā. Piemēram, augsti kvalificēta darba spēka piesaiste, tiek realizēti pasākumi, kas mērķtiecīgi piesaista un pārkvalificē speciālistus atbilstoši komersantu vajadzībām. Tiek piedāvāts arī atbalsts jaunajiem uzņēmumiem un inovāciju ekosistēmai. Tāpat uzsvars ir uz industrijas un ostas attīstību. Ventspils brīvostu ir reģiona nozīmīgākais loģistikas centrs, nodrošinot efektīvas preču piegādes iespējas gan Eiropas Savienībai, gan globālajiem tirgiem. Tiek novērtāts arī nodokļu un investīciju atbalsts. Ventspils brīvostu piedāvā nodokļu atvieglojumus, atbalsta mehānismus un pielāgotas industriālās teritorijas uzņēmumiem. Un vēl zaļā industrializācija. Ventspilī pieejamas plašas teritorijas zaļo industriālo projektu izveidei. Pētījumā tika analizēti 89 Eiropas pilsētu pieteikumi, un Ventspils ieguva 2. vietu. Ventspils pašvaldība turpinās atbalstīt zaļās enerģijas projekts, attīstīt digitālo infrastruktūru un investīciju piesaistes mehānismus, lai Ventspils kļūtu par vadošo investīciju un industriālās attīstības centru reģionā. – 2025. gadam valsts ir piešķirusi vairāk nekā 2 miljonus eiro interešu izglītības pulciņu atbalstām, kur bērni no mazākuma tautību ģimenēm varēs apgūt savu dzimto valodu un kultūru. Šīs nodarbības notiek ārpus skolas formālā izglītības procesa un palīdz saglabāt Latvijā dzīvojošo tautu etnisko un kultūras mantojumu. Izglītības programmas ir izstrādātas ņemot vērā dažādu etnisko grupu vajadzības, taču tajās var piedalīties arī bērni, kuri nepieder pie mazākuma tautībām, bet vēlās apgūt to valodu un tradīcijas. Šāds finansējums ir paredzēts Latvijas Satversmes un valsts starptautisko saistību ietvaros. Iepriekš šādus pulciņus pašvaldības atbalstīja no saviem budžetiem un valsts mērķdotācijām. Sākot ar 2025. gadu, papildu finansējums ļaus sekt pedagogu darbu, kuri vada nodarbības mazākuma tautību valodas un kultūras apguvē. Šis solis ir īpaši nozīmīgs turpinoties pārējai uz mācībām valsts valodā. Ārstējot dažādas slimības, medicīnas darbiniekiem palīgā nāk limfodrenāžas aparāts. Tas palīdz sasniegt pozitīvus rezultātus un uzlabo pacienta stāvokli dažādu veselību problēmu gadījumā. Kādos gadījumos šī procedūra ir efektīva, skaidroja mana kolēģe. Decembra beigās Ventspils poliklīnikas fizikālās terapijas kabineta medicīnas darbinieki apguva jaunu iekārtu. Tagad papildus magnētiskai terapijai, personalizācijai un citām rehabilitācijas procedūrām pacientiem ir pieejama arī limfodrenāža. Šo fizikālās terapijas veidu ārste rekomendē dažādos gadījumos, piemēram, sportistiem, lai mazinātu muskuļu sasprinddzinājumu, nogurumu, kas savukārt stabilizē nervu sistēmu un veicina atjaunošanos pēc traumām. No kāju apakšas uz augšu tāda mainīga plūsma, ietverot vēderu. Paredzētas mums arī roku manšetītes būs perspektīvā. Pacientiem mēs varam izmantot gan medicīnisku problēmu risināšanā, to profilaksē, līdz pat estētiskai medicīnai, ja? Kā arī pēc nopietnām operācijām, kur ir zināmu iemeslu dēļ limfostāze, arī mēs veiksmīgi varam cīnīties ar tādu problēmu. Limfodrenāža arī palīdz stiprināt imūnsistēmu, tomēr galvenais mērķis ir normalizēt limfas cirkulāciju, kā rezultātā organisms daudz ātrāk atbrīvojas no toksīniem. Izvada lieko šķidrumu no organisma, līdz ar to lieko šķidrumu izvadās arī toksīni, kas organismā uzkrājās. Limfodrenāža ir piemērota gandrīz ikvienam, taču pastāv noteiktas kontraindikācijas, piemēram, to nedrīkst veikt asinsvadu tūskas gadījumā, nieru mazspējas gadījumā, neatrisinātu arteriālā spiediena problēmu gadījumā, kā arī anērismas gadījumā. Infekcijas slimības, paaugstināta temperatūra, ādas problēmas, varikozes čūlas vai tromboflebīti. Nevar grūtniecības laikā un menstruāciju laikā. Protams, mēs ļoti strikti izvērtējam pie onkoloģiskām saslimšanām.
Tāpēc ir svarīgi, lai pacienta stāvokli sākotnēji novērtētu ģimenes ārsts vai rehabilitologs. Procedūra ilgs 30 līdz 45 minūtes, kurs līdz 15 reizēm. Limfodrenāžai ir arī nenoliedzams efekts estētiskajā medicīnā. Bet vai uz to vajag? Šogad 30 gadu jubileju svin ne tikai Ventspils Olimpiskais centrs, bet arī basketbola klubs Ventspils. Šogadu laikā klubs vairāk kārt ir kļuvis par dažādu sacensību uzvarētājiem. Ar ventspilniekiem ir rēķinājušies un no ventspilniekiem ir mācījušies. Mūsu filmēšanas grupa tikās ar kluba menedžeri Ralfu Plēnicu, lai atcerētos Ventspils basketbola kluba dibināšanas un attīstības vēsturi. Ventspilnieki ir 10-kārtējie čempioni Latvijas basketbola līgā. Kopš pirmsākumiem, kopš līgas pastāvēšanas vēstures, jo viss sākās 1994. gadā. Mūsu pilsētas basketbola klubs ir zīmols sporta aprindās, par kuru runā un ar kuru rēķinās. Un kopā ar Olimpiskā centra jubileju šogad šis klubs svin savu 30 gadi, joprojām turpinot treniņus Ventspils basketbola hallē. Vairāk kārt mēs esam svinējuši dažādu kalibru zeltus un ne tikai Ventspils basketbola hallē. Mēs esam 10-kārtējie Latvijas čempioni, mēs esam Baltijas basketbola līgas čempioni, mēs esam Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempioni. Mēs esam bijuši FIBA čempionu kausa finālā, 3. vietu izcīnījuši Ziemeļeiropas basketbola līgas fināla četrniekā, arī 3. vieta, ka basketbola klubs Ventspils var lepoties ar tādu. Es negribu teikt, ka 30 gadi tā ir liels vecums priekš basketbola klubu vai priekš jebkuras organizācijas. Tas ir tāds laiks, ka tu vari izvērtēt, ko tu esi izdarījis un ko tu varēji izdarīt labāk un kas vēl ir darāms. Lai arī basketbola klubs Ventspils tika dibināts 1994. gadā, taču jau kopš 92. gada valsts spēlēs startēja komanda ar šādu pašu nosaukumu. Iesākumā BK Ventspils bija vidusmēra Latvijas komanda, bet par pagrieziena punktu attīstībā var uzskatīt 97. 98. gada sezonu, kad komandu sāk trenēt Armands Krauliņš un tika uzcelts Ventspils Olimpiskais centrs. Es domāju, ka basketbols ar lielo burtu sākās tad arī tajā 97. gadā, kad uzcēla Olimpisko centru Ventspils. Ventspils basketbola klubs no mājīgajām, bet jau par šaurajām palikušajām 6. vidusskolas sporta zāles telpām. Viņam bija tā laime pārvākties uz Olimpisko centru. Pietiekami daudz skatītāju vietas priekš tādas pilsētas kā Ventspils, 3000 ar mazām kapēciņām. Protams, lielas ambīcijas un attiecīgi bija jātur tā marka. Tajā brīdī tā bija modernākā zāle. Latvijā pavisam noteikti, un es domāju, ka arī Baltijā. Pēcpadomu tāds laiks bija un bija jābūt arī attiecīgai komandai. 1999. un 2000. gadā Ventspils pirmoreiz kļuva par Latvijas čempioniem un unikāls fakts, ka ventspilnieki uzvarēja arī nākamajās 6 sezonās. No 2001. līdz 2007. gadam ventspilnieku treneris bija bijušais kluba basketbolists Kārlis Muižnieks. Pēc viņa aiziešanas par treneri kļuva Gašpers Okorns. Dzimšanas dienas gadā paldies jāsaka daudziem treneriem. Tostarp puišus trenējs Raits Silerājs, savu spēlētāju pieredzi trenera ampluā realizēja Roberts Štelmahers un Gundars Vētra. Kopš 2020. gada mūsu komandu gatavo Gins Fogels. Vai komandai ir savu sapņu? Runājot par sapni, varbūt es vēlētos, lai varbūt basketbola klubs Ventspils patiešām būtu kaut kāds vienojošs faktors Ventspils iedzīvotājiem, Ventspils sabiedrībā, lai mēs patiešām izjustu šo komunas spēku, ja tā var teikt. Jā, es runāju par lokālu patriotismu, un es domāju, ka dažbrīd tas ļoti pietrūkst ne tikai tādas atsevišķas pilsētas mēroga, bet arī valsts mēroga. Ir jāmīl savs darbiņš, tas ir viens, un tā ir tā neredzamā daļa. Tā redzamā daļa, tas ir tas cīņas spars laukumā, vēlme cīnīties no pirmās līdz pēdējai sekundē un izdarīt visu tajā brīdī, uz ko tu esi spējīgs, un to skatītāji novērtē. Lielākais ventspilnieku sasniegums Eirokausos ir FIBA čempionu kausa iegūtā 3. vieta. Tomēr spēļu bijis daudz.
Ventspils ir patstāvīgs spēlētājs valsts basketbola līgā no tās izveidošanas. Baltijas mērogā augstākais kluba sasniegums bija 3. vieta starp Baltijas komandām. Kopš 94. gada klubam bijuši 2 prezidenti. 25 gadu garumā Aivars Lembergs, no kura stafetu pārņēma Ģerčs Štekerhofs. Taču ventspilnieki vienmēr lepojušies ar jauno maiņu, kas ieplūst komandā. Mums ir laba sadarbība ar sporta skolu. Mūsu basketbola kluba spēlētāji piedalās treniņos jau šogad tieši intensīvāk nekā varbūt iepriekšējos gadus. Es domāju, tas arī ir viens no tādiem sporta virsuzdevumiem, radīt tādu pēctecību, izraisot interesi jaunatnē. Un kaut to, ja mēs atceramies pēdējo pasaules čempionātu, kurš notika Āzijā, kur Latvijas izlase izcīnīja savu lielāko panākumu, tad 5. vietu. 5 cilvēki no nulītes, tā var teikt, vai no bērnu vecuma, no jauniešu vecuma tika gatavot Ventspilī. Tas ļoti, ļoti sildi sirdi. Dzimšanas dienas gadā paldies jāsaka arī kluba atbalstītājiem un faniem, kas joprojām seko līdz spēlēm gan basketbola halas tribīnēs, gan izbraukumos, gan televīzijas tiešraidēs. Tas šodienai viss. Es jums atvados. Tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. – 22. februārī 11:11. Galiņciem biblioteka aicina dārzniekus uz informatīvu pasākumu, kurā sēklu apmaiņas vēstniece, entuziaste Jāna Berka stāstīs par augiem, to atšķirībām aputeksnēšanas ziņā, pareizu sēklu sagatavošanu un vākšanu, tirdzniecības iespējām un Latvijas augu mantojumu saglabāšanu. Jāna sagatavos paraugus, lai pasākumu dalībnieki varētu praktiski darboties. Ja dalībnieki atnesīs savus sēklas, tās varēs apmainīt. Ventspils sporta pārvalde aicina piedalīties konkursā, lai piesaistītu finansiālu atbalstu 2025. gada sporta projektiem. Konkursā var piedalīties juridiskas personas, kuras ar savu darbību sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanu Ventspils valstspilsētā visām iedzīvotāju grupām. Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazākā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Maksimālais pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro. Pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz šī gada 28. februāra 2016. Ventspils sporta pārvaldē.